Robert, mēs ar tevi abi divi nākam no divvalodīgas ģimenes. Tātad latvieši un krievi. Es tagad pilnīgi tā iedomājos, varbūt kādam būs grūti tagad saprast, kā tas ir latvietis un krievs dzīvo zem vienas ģimenes un ģimene ir laimīga. Ko viņi atļaujās? Ko viņi atļaujās, tieši tā. Manuprāt, mūsu ģimenes ir diezgan lieliski spējuši ar to tikt galā visu šos gadus dzīvojot Latvijā, ja? Nezinu, kā tev, mana mamma ir krieviete, tētis latvietis, kā ar tev? Mama krieviete, tētis latvietis. Nu, redz, tāpatās. Un labi, man māma gan nokārtoja jau savu laiku to eksāmenu latviešu valodā, ieguva pilsonību, ja tas bija kodus tālajos 90. gados. Lūk, bet runa ir par šoreiz tomēr cilvēkiem 65+, kuriem ir jākārto valodas eksāmens, un tas jautājums, kuru tā kā mēs visu laiku akcentējam, ir par to, vai tiešām senioriem vai tiešām viņiem ir obligāti bez jebkādām atrunām jākārto valsts valodas eksāmenis. Ja? Jo Reku Delpos pat arī raksta, ka šo tātad pārbaudi nav nokārtojis lielākā daļa Krievijas pilsoņu. Kas ir lielākā daļa? Sāksim ar to, ka tie ir 80% no tiem, kas gāja kārtot, ir seniori, jeb pensionāri. Ko tu vispār par to domā? Es domāju to, ka cilvēkiem beidzot jāsaprot, ka ir virkne cilvēku, viņi ļoti redzami, ja, kas visus šos nacionālos jautājumus ļoti veikli izmanto kaut kādus tur savu politisko mērķi un kaut kādu politisko projektu realizācijai. Ja jūs gājāt pa ielu, ja, un jums nebija problēmas, un pēkšņi uzrodās kāds, kurš pasaka, nē, tev ir problēma, ka te Latvijā kaut kāda tur krievu pensionāti dzīvo, redz baigais drošības apdraudējums. Nu, tas man atgādina, tā kā bija mums tas klasiķis, laikam uzvārdā Gēdels, kurš ir propagandas tēvs, ja, kā viņi mēs teikt, ja, kad tur nepatiesība, katru bija 1000 reizes pateikt jūs patiesību, bet tas ir tādā ziņā, ka visu laiku katru dienu, ja mēs atveram portālus, tagad jau nedaudz mazāk paldies Dievam, ja, bet es atceros, ka tas viss sākās katru dienu atgādināt, musināt, kacināt, bet mums jau ir vēl visādas darbonis, negribās saukt uzvārdā, kas veselu Twitter kontu tieši uz šiem jautājumiem uztur. Ja. Kur gan nedaudz tagad ir atkal pieklusinājuši dažas labas instances. Jā. Bet kas manī vēl pie tā visa pārsteidz, tas, ka no šī jautājuma ir kaut kādā veidā sāk izšķīst tāds jēdziens kā elementāra cilvēcība. Piemēram, es klausījos vakar to pašu Ingrid Sprindjē, ko jau te, kura saka diezgan labus argumentus, ja, ka liekam tos pensionārus mierā, tur ir vēža slimnieki, pie ārsta viņi tur tikt nevar, viņi pat varbūt nezina, vēl viss kas. Un tur bija viens, es neatceros, kā viņš sauc, bet viņa atbilde bija tāda. Nu, jūs tas tā saprot, laikam vēl dzīvoja tajā Krievu impērijā. Es tā apsēdos, kāds tam vispār ir ar to sakars, ja? Cilvēkam redz, ka kaut kas ir jāpasaka. Tieši tāpatās, kā ļoti patīk apsaukāties. Un viens no tiem vārdiem, kas pieņemsim, man vispār nav saprotams, jo jūs te visi vēl nesen atceries, bija tas Black Lives Matter, ja, kustība, kas gāja pret rasismu un tā tālāk un tā projām, bet ko tad jūs paši atļaujaties, pieņemsim, krievvalodīgos, kas dzīvo Latvijā, saukt par okupantiem, respektīvi visi, kas tagad runā krievu valodā, ir okupanti, vai pieņemsim, man vai tev raksta zem komentāriem, tas ir ok? Es tiešām zinu cilvēkus, kuriem tas 45. un kas tur vēlāk notika, tā ir tiešām kaut kāda personīga ģimenes traģēdija. Es viņiem neko nevaru pārmest, viņiem ir, kas saka, savu morāls tiesības domāt, ko viņi grib. Bet te mēs runājam par to, ka jau, pieņemsim tā retorika, ja, kas skan jau tādā valstiskā līmenī, kur agrāk viņi skanēja tāda, kādiem radikāļiem, ja, kur lielākā daļa bija no tās Nacionālās apvienības. Pēc tam mums bija bijušais prezidents, kas jau sāka ļoti līdzīgi runāt, un tas jau kļuva par tādu mainstream. Atkal tas ir atgriežoties pie tā, ka atkal cilvēkam nebija problēmas, bet atkal viņam tiek radīta problēma. Un tas tā kā ar to naidu. Ja. Naids viņš strādā tikai tad, tu kaut ko ienīsti, ka tev ir kaut kas tas kairinātais, kaut kas tev tagad viņš ir, un tu to jūti, ka viņš tev ir. Bet tā kā cilvēks dzīvo, viņš jau krievu kaut kā tur pensionāri, bet viņam caur tiem mēdījiem, viņam visu laiku tur sāk tur atkārtot.
Cilvēks jau pat nesaprot, varbūt no kurienes viņam tās domas radās, bet viņš sāk vienkārši iemīst. Jā. Bet labā ziņa īstenībā ir tajā, ka īstenībā šo cilvēku, jā, teiksim tā, nav tie provokātori, bet varbūt tiešām tādi pārliecināti, bija mums nesen tur pikets pie iekšlietu ministrijas, ka labā ziņa tāda, ka tādu cilvēku īstenībā ir vēl ļoti maz. Bet pamazām viņi kļūst vairāk. Un tas nav labi. Redzi, kāpēc viņi kļūst arī drosmīgāk? Tāpēc, ka viņu retoriku atbalsta un tādā pašā vai līdzīgā retorikā runā valsts, tad, piemēram, prezidents, vadošajos amatos esošie. Viņi rāda kā piemēru, ka tu drīksti tā runāt. Tu drīksti pateikt okupants. Tas ir atceroties par to, kādā veidā vispār šis jautājums viņš radās. Ja, kad viņš radās? Viņš radās martā, parādījās Saeimā. Kas mums bija tikko tur mēnesi, 2 iepriekš? Mums bija 200 domzīmi, 300 miljonu eiro afēra aizsardzības ministrijā, kuru tajā laikā pārvaldīja. Kas? Nacionālā apvienība. Jā, viņi tagad tur mēģina tā neveiks sasīkt, ka mēs tur atnācām, mēs tur tagad visu sakārtojam. Un ka tur iepriekšējā vara tas viss bija vainīgi. Kas mums bija iepirkuma komisijas vadītājs? Tas nebija Nacionālās apvienības biedrs, kurš pēkšņi tā veikli izstājās. Jā, tur mums bieži prasa, kā tad īsti ir ar to afēru un 220 miljonu iepirkumu, bet ticiet man, šis arī viss tiks nāks gaismā pavisam drīz ar vēl jaunākiem faktiem. Jo, piedod, ka es tev pārtraucu, jo, protams, ir svarīgi pateikt, ka tiešām, ja tu dzīvo valstī, vajag tev to valodu zināt. Bet atkal mēs tagad runājam par pensionāriem. Viņiem ir, pieņemsim, 65 gadi. 91. gadā viņam bija 32 gadi. Pirmkārt, tie bija 90. Es tagad domāju par to Latgali Daugavpili, piemēram, kuru mēs arī redzējām daudzus video. 90. cilvēki, pirmkārt, lielākā daļa, cik es zinu un cik es pats atceros, cīnījās vispār par izdzīvošanu. Tāds valoda, tas bija kaut kas tāds, par ko nebija nekādā dienas kārtībā. Protams, pēc tam 2000-ajos, bet kas interesanti, ir tāda interesanta statistika, ka skolās Krievu 90. gados skolēnu skaits īstenībā sāk pamazām samazināties. Jā, tur ir daļa, kas aizbrauca, bet bija jau daudzas Krievu ģimenes, kas jau sūta pilnībā Krievu, gan mamma un tētis, kas sūtīja jau savus bērnus uz latviešu skolu. Viņš jau tāpatās to Krievu valodu viņš zina, lai viņš tur iemācās arī latviešu valodu. Un tā tendence viņa apstājās kaut kur tur 2002. gadā. Kas mums notika 2002. gadā? Mums nāca jaunais laiks, kas tagad ir pārvērties par jauno, sākumā bija tur vienotība, tagad viņš tur ir jaunā vienotība. Un kas sākās? Tas sākās tas ruki pročat naši školu, kad atkal bija tas skolu jautājums. Un tad es domāju, visi tie, kas vēl daudz arī šodien mums ir pie varas, sāka berzēt rokas un saprata to mūžīgo schēmu, kā viņi var kacinot tautu mūžīgi savu iegūtās, paldies Dievam, ne tik lielā daudzumā, bet tās balsis vēlēšanās. Jā, vienkārši ļoti žēl, ka tomēr ir tie cilvēki, kas patiešām uz šito visu pavalkās un kas neprot vispār normāli, cilvēcīgi viens ar otru runāt, respektēt viens otru. Ja? Jo, krieviem ir tāds vārdu salikums kā kazilot pušķiņa. Kā tas būs latviski? Grākāzes? Grākāzes. Jā. Tad tagad visi, kas tur, tu ej pa ielu, tu esi tāds super pro-latvietis nacionāls, un tu dzirdi, ka kāds runā krievu valodā uz ielas, un tu viņam reāli brūc virsū, tāpēc, ka tā ir tava pārliecība, vai tev ir tam tiesības? Nē, nav. Saprot, mums ir jāprot vairāk vienam otru respektēt. Ja kāds runā angļu valodā, viņam ar to nav problēma. Es saprotu, ka līdz ar karu, protams, ka šīs lietas sāsinājās, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet mēs tagad runājam vispār par mums, par Latviju, arī Krieviem ir tāds vārds latvītis. Latviešu tāpat nav tāda vārda. Tas ir cilvēks, kurš piedzimis šeit, dzīvo Latvijā un ir latvietis. Ne latvietis, es saku latvītis. Latvijas iedzīvotājs. Labi, lai ir latviešu valodas versijā Latvijas iedzīvotājs, jā. Un es saku, es vēlreiz atkārtoju, nākot no divvalodīgas ģimenes, man vispār nav nekāda problēma. Nekādā valodā tu runā, es varu runāt, piemēram, man sēž pretīm
krievlodīgs cilvēks, es varu pāriet uz krievu valodu ar viņu. Sēž man anglis pretim, var angliski runāt vācietis, vāciski, nav nekāda problēma. Problēma jau sākas šeit, galvā. Cilvēkiem, kā es redzu, lielai daļai, kuri atkal visu šo ekonomisko apstākļu rezultātā, protams, ka noskaņojums ir nekāds. Dažiem vienkārši nav ko darīt dzīvē, arī tādi ir. Un viņiem vajag kaut kādā veidā to savu kaut kādu naidu kaut kur novirzīt, atrast, kāds saka, tas grēkās, kaut ko vainīgo. Un arī mums ir viena darbona, arī negribu viņu saukt vārdā, kur es jau laikam pieminēju, kur es iejūtu, man tāds iespējas, ka cilvēks tikai to vien dara, ka tā kā satvainojas tāda mēsla muša pa tiem sudiem no rīta līdz vakara, es pateicu to vārdu, visu laiku rušinās un ceru, es domāju, ka uz nākamajām vēlēšanām. Jā. Jautājums tikai tāds, vai viņi to dara no savas tīrās tādas sirdsapziņas, tas ir viņas tāds mūža galvenais uzdevums, labi, varbūt pusmūža, ja, jo viņi taču ir dzīvojis arī patiesībā ārpus. Tas jau nav tikai stāsts par viņu, kad cilvēks sāk ar kaut ko, varbūt sākumā pateiz aprēķini, nodarboties, pēc kādu laiku jau viņš pats sev iestāsta, ka nē, tas ir viņa pārliecība. Bet redz, ja jau arī valsts, piemēram, prezidents runā tādā pašā valodā. Un, kas interesanti, noslēgumu runā, tas bija no dzīvi esošiem cilvēkiem vienīgais uzvārds, ko viņš bija pateicis skaļi, kam viņš pateicās. Lianai Langai. Jā, davai beidzot jau atklāsim, ja, par ko mēs te runājam. Galveno. Cilvēks malacis pateica, ko kā valsts, es tā saprotu, tāds īsts valsts vīrs, lasīja viņa inaugurācijas runu. Kā viņš tur teica, ka viņš būs visas tautas prezidents. Jā. Bet, kas saka, jau par aizgājējiem nav jēgas runāt. Nav. Runāsim labāk par nākotni. Es ļoti ceru, ka mums Latvijas nākotne tomēr būs, kā šodien ir ļoti moderni teikt, iekļaujošāka, tad būsim iekļaujošāki. Jo es atceros 2005.6. gadu, tā sauktie treknie gadi, jā. Šito jautājumu vispār nebija. Cilvēki, kā tur tas teiciens, ka tačkas stūmēja strojkā, ja tur pelnīja 1000 latus. Ja? Cilvēkiem vienkārši nebija kad par to visu domāt. Bet tas, ko tu man tieši teici, mēs ārpus kameras tev runājam par to, ka kamēr cilvēki ir aizņemti ar savu darbu, viņiem viss ir forši, viņiem viss ir labi, viņiem nav tāda problēmu. Jā, bet iedomājies, viņi brauc no darba, viņi paņem tur mobīlu, kaut ko tur skatās Facebookā, un tur sākas visādi šitie te. Jā, protams, zin kā, ne tikai tu esi tas, ko tu ēdi, bet tu esi tas, ko tu patērē. Arī tai pašā sociālos mēdījos, ziņās. Un ja tev visu laiku katru rītu no rīta līdz vakaram baro ar tādām ziņām, ar naidīgām ziņām, cilvēki, kur ir vājāki, arī paliek naidīgi. Jo cilvēki, kuriem viss ir kārtībā, viņiem viss ir labi, viņi ir spēcīgas personības, viņus to nepavēlkās. Līdz ar to gribētu visiem novēlēt būt spēcīgākām personībām un nepavilkties uz visādām šādām speciāli manipulētām propagandām. Jo atkal to novelkot, to svītrumu, mēs jau nerunājam par to, ka nevajag zināt valodu. Mēs runājam par to, ka kāpēc jāiztiek kaut kādi pensionāri, kurš tur savā Krāslavā, Daugavpilī, Rezeknē, Ludzā tur dzīvo. Es lasīju to Twitterī, tas ir arī tas ilustrācija, kā tas naida grāts pamazām tiek palielināts. Ja, kad nestrādā vecās plates vai kaut kādu jaunu plati izdomāt. Bija tāds žurnāls Pūpols, nekā personīgi. Nesējies tāda? Ansis Pūpols. Nav svarīgi. Labi, Ansis Pūpols es zinu. Viņš bija nekā personīgi kādreiz raidījumu vadīja. Čem te žurnāls? Žurnālists. Žurnāls Pūpols. Viņam bija tur tāds Twitterī ieraksts tieši, kad bija pat tas Daugavpils video, kur to sievieti uz tiem, es pat nezinu, kā tas saucās, nesa. Viņš saka, es vispār uzskatu, ka vajag tagad paņemt visus, kuri mācījās ne latviešu skolā un pārbaudīt arī viņiem visiem latviešu valodu tur, un ja nezinu, pilsoņiem runā, un kas nezinu, naudas sodu. Varbūt parunājam par latviešu valodas eksāmeniem, kā vispār nokārtoja bērnus, cik procenti bija latviešu valodas eksāmenā, par ko mēs vispār runājam. Varbūt tad visi jāņem priekšā ir. Naudas sods. Naudas sods, jā. Un kam? Vecākiem. Piedodiet. Un pie tam es mēģinu saprast, viņš to nopietni, vai viņš atkal... Man tomēr noslēdz, ka tā ir tāda atkal kārtējā provokācija, kurš nemāk citā veidā neko šai sabiedrībai sniegt. Viņam vajag tikai ko darīt?
uzmest mēslus uz ventilatoru. Jā. Nu ko? Būs labi, es domāju, kaut kā tiksim galā, es ļoti gribu cerēt. Obligāti, jo pēc katra tur zemā kritiena atkal nāk augšā pacēlums, būs tomēr labāki laiki, bet es atkal gribētu visus aicināt vienkārši būt, esiet stiprāki. Esiet stiprāki, nepaļaujieties tām visam, ko jums tur raksta, jūsu telefoniņā vai tādā kastē. Zini, kā man teica, sauc televizoru muļķu kaste. Jā, es tikko to pateicu. Līdz ar to vienkārši domājiet ar savu galvu, analizējiet, pavērojiet savu apkārtni, kas jums ir apkārt, kādi cilvēki, vai viņi ir labi, ar labiem nodomiem. Valoda ir kaut kāds 10. vispār rādītājs. Krieviem Latvijā nav nekāda sakara ne ar karu Ukrainā, ne ar Putinu. Jā. Savā galvā viņi var domāt, ko viņi grib. Savā virtuvē. Savā virtuvē, man spēs. Jā.